Aleksandrs Dimā, tēvs. Grāfs Montekristo, lasa Aivars Bogdanovičs. Norunāta satikšanās. Tiklīdz otru rītu Alberts bija uzcēlies, viņš aicināja savu draugu apmeklēt grāfu Montekristo. Francam viņš vakar bija pateicis, bet tāds svarīgs pakalpojums pelnīja divkārtīgu pateicību. Frants, kuru dzina pie grāfa ar atturību apvienota ziņkārība, bija gatavs pavadīt Albertu. Grafa kungs, teica Alberts, atļaujiet man jums šodien atkārtot, ko es vakar jums tiku teicis, ka es nekad neaizmirsīšu, kādos apstākļos jūs man parādāt savu palīdzību, un ka man jums jāpateic, ja ne par savu dzīvību, tad vismaz par brīvību. Mīļais kaimiņ, atteica grāfs smiedamies, jūs to ieskatāt par pārlieku lielu darbu, ko es biju tik laimīgs. Ei, jūsu labā darīt. Jūs man varat tikai pateikties par kādiem, 20,000 ietaupītu franku. Tas ir viss. Jūs redzat, ka par to nav pat vērts runāt, bet atļaujiet man izteikt jums savu visaugstāko apbrīnu par neredzēto bezbailību un drošsirdību, ar kādu jūs izturējāties. Ko, grāfkungs, es nāku jums jautāt, vai es vai manējie jums var būt kaut kādā ziņā palīdzīgi? Mans tēvs, grāfs de Morcerfs, spānietis no dzimuma, ieņem augstu stāvokli Francijā, viņam ir iespējas arī Spānijā. Varat pavēlēt mums visiem? Labi, de Morcerfa kungs, atbildēja grāfs. Ar prieku es pieņemu jūsu piedāvājumu. Man varbūt būs iespēja lūgt nelielu pakalpojumu. Un tas būtu? Es vēl nekad neesmu bijis Parīzē. Parīzi nemaz nepazīstu, atteica grāfs. Tiešām? Iesaucās Alberts. Kā jūs iespējat līdz šim atlikt Parīzes apmeklēšanu? Tas ir gluži neticami. Un tomēr tā ir. Bet es jūtu jums līdzi, ka ir neiespējami ilgāk kavēt iepazīšanos ar smalkās pasaules galvaspilsētu. Varbūt es šo nepieciešamo ceļojumu būtu arī jau agrāk uzņēmies, ja būtu pazinis kādu vīru, kas būtu varējis mani ievest šinī pasaulē. Tāds vīrs kā jūs! Iesaucās Alberts. Jūs esat ļoti laipns, bet kad es nevaru lepoties ne ar kādu citu nopelnu, kā vienīgi ar to, saviem miljoniem, varu pieveikt jūsu bagātos baņķierus, tad es arī nerādījos Parīzē, jo es negribu biržā spekulēt. Tagad jūsu laipnais priekšlikums lietu dara citādu. Sagatavojieties, mans mīļais de Morcerfa kungs. Grāfs šos vārdus pavadīja savādiem smaidiem. Sagatavojieties, kad es braucu uz Franciju, atvērt man vārtus uz šo pasauli, kurā es būšu tikpat svešs kā Hurons vai Kohinas ķīnietis. Es to daru ar lielāko prieku, atbildēja Alberts. Toties labprātāk neizzobo man par daudz, mīļo Franc, jo es šorīt saņēmu vēstuli, kura mani sauc mājās svarīgas darīšanas dēļ, proti sakaru nodibināšanai ar ļoti cienījamu nāmu, kuram Parīzē, lielajā pasaulē vislabākā slava. Sakaru nodibināšana ar precībām? Jautāja Francis smiedamies.
Ak, mans Dievs, jā, kad tu atgriezīsies Parīzē, varbūt būšu nopietnas vīrs. Ai, varbūt pat liels ģimenes tēvs. Tas labi sadarēs kopā ar manu iedzimto nopietnību, vai ne? Visādā ziņā es jums atkārtoju, grāf. Es un manējie esam jums padoti ar sirdi un dvēseli. Es ar prieku pieņemu jūsu piedāvājumu, teica grāfs, jo tas man palīdzēs sasniegt sen lolotus sapņus. Frants nešaubījās nevienu acu mirkli, ka šie nodomi ir tie paši, par kuriem Sindbads jūras braucējs bija minējis dažus vārdus un uzlūkoja grāfu, kamēr tas runāja, lai varbūt izdibinātu, kādi ir šie nodomi, kuri grāfu ved uz Parīzi. Bet šī vīra dvēselē lasīt bija grūti, it sevišķi vēl, kad viņš visu slēpa ar smaidiem. Bet grāf, teica Alberts, kurš bija gluži aizgrābts, ka varēs ievest Parīzes augstākajās aprindās tādu vīru kā grāfu Monte Cristo. Vai tikai jūsu ceļojuma nodoms, neaizklīst ar pirmo vēju? Nē, goda vārds, teica grāfs. Es gribu, un man vajag braukt uz Parīzi. Un kad jūs brauksiet? Un kad jūs būsiet Parīzē? Es, teica Alberts. Pēc 14 dienām, vēlākais pēc 3 nedēļām, tas ir viss. Nu, labi, atteica grāfs. Es dodu jums 3 mēnešus. Jūs redzat, es ļauju jums diezgan laikam. Un pēc 3 mēnešiem, iesaucās Alberts, jūs pieklauvējat pie manām durvīm? Vai jūs gribat satikšanos noteikt uz zināmu dienu un stundu? Atteica grāfs. Saku jums iepriekš, es esmu briesmīgi akurāts. Noteikt uz zināmu dienu un stundu? Iesaucās Alberts. Tas nu ir brīnum jauki. Labi, teica grāfs, paņēma kalendāru, kurš bija pakārts pie spoguļa. Šodien ir marta 1. diena, viņš turpināja un pulkstenī lūkodamies piemetināja. Pulkstenis ir 10:30 minūtes. Vai gribat mani sagaidīt šā gada jūnija 1. dienā, pulksten 10:30 minūtēs? Nu, vareni, iesaucās Alberts. Brokastis jau būs uz galda. Kur jūs dzīvojat? Helderielā 27. Jūs dzīvojat viens kā vecpuisis, vai es jūs netraucēšu kaut kādā ziņā? Es dzīvoju savu tēva namā, bet atsevišķā paviljonā, kurš pavisam atdalīts no pārējā nama. Labi. Grāfs paņēma savu piezīmu grāmatiņu un ierakstīja Heldera ielā 27. jūnija 1. dienā 10:30 no rīta. Un nu, esiet pārliecināts, teica grāfs, ka jūsu pulksteņa rādītājs nebūs akurātāks kā es. Vai es jūs vēl redzēšu pirms aizceļošanas? Jautāja Alberts. Tas atkarīgs no tā, kad jūs braucat. Es rītvakar ap 5:00. Tad man jums jāsaka ar dievas. Man ir darīšanas Neapolē un tikai sestdienas vakarā vai svētdienas rītā es pārbraukšu. Un jūs, baronkungs? Jautāja grāfs Francam. Vai jūs arī braucat projām? Jā, uz Venēciju. Es palieku vēl 1 vai 2 gadus Itālijā. Tātad mēs Parīzē laikam redzēsimies.
Es baidos, ka man nebūs tā prieka. Nu tad ar Dievu, mani kungi, laimīgu ceļu, teica grāfs, sniegdams abiem draugiem roku. Tā bija pirmā reize, kad Frants aizskāra grāfa roku. Viņš nodarbēja, jo grāfa roka bija augsta kā miroņa roka. Kas tev kait? Jautāja Alberts Francam, kad viņi bija sasnieguši savu istabu. Tu izskaties gluži savāds. Jā, atbildēja Frants, es atzīstos. Grāfs uz mani atstāja savādu iespaidu. Viņš ir noslēpumains cilvēks, un es ar nemieru vien varu iedomāties jūsu satikšanos Parīzē. Ar nemieru? Vai tu neesi pie pilna prāta, mans mīļais Frants? Iesaucās Alberts. Kā tu gribi, atteica Frants. Vai ārprātā vai nē, bet tā ir, kā es tev sacīju. Paklausies, teica Alberts. Un es priecājos, ka man ir gadījums tev to sacīt. Aizvien esmu novērojis, ka tu izturējies ļoti vēs pret grāfu, kamēr viņš vienmēr bija pilnīgi uzmanīgs un laipns pret mani. Vai tev ir kāds sevišķs iemesls būt pret viņu nelaipnam un atturīgam? Varbūt. Vai tu viņu varbūt esi saticis agrāk? Jā, gan. Un kur? Vai tu man apsolies nekad nevienam nesacīt ne vārdu par to, ko es tev stāstīšu? Jā, es apsolos. Nu tad klausies. Frants izstāstīja Albertam par savu izbraukumu uz Montekristos salu un satikšanos ar Sindbadu jūras braucēju. Tad par nejaušo satikšanos Kolizejā un par sarunu starp grāfu un Luigi Vampu, ko viņš bija neviļus noklausījies. Beigās viņš stāstīja par pagājušās nakts notikumiem, ka viņš pamanīs, ka no izpirkšanas summas trūks 6 līdz 700 piastru, kā viņš iedomājies griezties pie grāfa un kā grāfs izpestīs Albertu. Alberts klausījās ar lielāko interesi. Nu, viņš beidzot teica, kas tad tev visā izliekas šaubīgs? Grāfs ir ceļotājs. Viņam pašam ir sava jahta, jo viņš ir bagāts. Ej uz Portsmutu, Southamptonu, tu redzēsi ostas pilns ar jahtām, kas pieder bagātiem privāti ļaudīm. Lai tam būtu dzimtene, kur atpūsties, lai būtu godīgi ēdieni un nevajadzētu saindēties ar Itālijas virumiem, lai nebūtu jāguļ šinīs briesmīgajās gultās, kurās dzīvs cilvēks nevar aizmigt, tādēļ viņš sev ir līdz ierīkot dzīvokli Montekristos salā. Kad dzīvoklis bija gatavs, viņš baidījos, ka Toskānas valdība nedara visam kaut kāds nepatikšanas nopirks salu, līdz ar grāfu vārdu. No tad nav daudz tādu, kas ir pieņēmuši savas ģimenes vārdus no savām mūžām. Nu, piemēram, tavs tēvs. Bet, iemet starpā Frants, šie korsikāņu bandīti, kas atrodas viņa pavadonībā. Nu, kas tad tur ko brīnīties? Tu zini tikpat labi kā es, ka korsikāņu bandīti nav nekādi zagļi, bet vienkārši bēgļi, kurus kaut kādā vendeta ir piespiedusi atstāt savu tēviju. Tātad ar viņiem var satikties, sevi nemaz nekompromitējot. Es tev saku, ja es pats kādreiz nonāktu Korsikā, es vispirms apmeklētu bandītu vadoni Kolumbu un tikai tad gubernatoru. Bet Vampa un viņa banda, jautāja Frants, tie ir ļaudis, kuri uzbrūk, lai laupītu un zaktu, to taču tu nelieksi. Un ko tu saki par grāfu iespaidu uz tādiem ļaudīm? Es saku, atbildēja Alberts, ka šim iespaidam uz bandītiem laikam varu pateikties par savu dzīvību, un ka man tādēļ nenākas stingri spriest. Tātad tev nav jāņem ļaunā, ja nepieskaita to viņam par lielu noziegumu, bet pat vēl atvainoju,
ka viņš man ir glābis, ja ne dzīvību, tad vismaz 4000 piastru. Tas ir tādu summu, kādu Francijā diezin vai būtu devuši par manu dzīvību, no kā tu redzi, kā arī šoreiz pravietis netiek savā tēvijā cienīts. Tu labi teici, tēvija. Kur tad grāfam ir viņa tēvija? Kādu valodu viņš runā? No kā viņš dzīvo? No kurienes lielā bagātība? Kāda bija viņa dzīves pirmā noslēpumainā daļa? Kas ir izplatījis par šo otro daļu drūmo cilvēku nīdēju gaismu? To es gribētu zināt tavā vietā. Ai, mans mīļais Frants, atteica Albērs. Kad tu pēc manas vēstules saņemšanas atradi, ka grāfa iespējas varētu būt mums derīgs, tad tu taisnēs gāji pie viņa un teici, mīļais draugs Albērs de Morcerfs ir briesmās, palīdziet man viņu izpestīt. Vai tā nebija? Jā. Vai viņš tev prasīja, kas ir šis Albērs de Morcerfa kungs? No kurienes viņš ņēmis savu vārdu? Kā ticis pie mantas, no kā viņš dzīvo, no kurienes nāk, kur dzimis? Saki, vai viņš tev to prasīja un tā iztaujāja? Nē, tas man tiešām jāatzīst. Viņš atnāca un izrāva mani no vampas varas, kurā es, neskatoties uz visu izrādīto bezbailību, tomēr jutos diezgan neumulīgi. Mīļais, kad viņš kā pretpakalpojumu no manis nekā vairāk neprasa kā to, ko mēs darām katru dienu, kurām katram nepazīstamam itāliešu vai krievu princim, kurš brauc caur Parīzi, tas ir ievedam viņu augstas sabiedrības salonos, vai tad tu tiešām vari gribēt, lai es viņam atraidu šo lūgumu? Nē, Frants, tas neiet. Dari, kā tu gribi, atteica Frants, jo visa Albēra ieruna nebija apstrīdāma. Viss, ko tu saki, ir gluži taisnība, bet tomēr man nav mazāk taisnības, ja saku, ka grāfs Montekristo ir noslēpumains, drūms cilvēks, kurš iedvež bailes. Otrā dienā ap 5:00 abi draugi šķīrās. Albērs de Morcerfs, lai brauktu uz Parīzi, Frants d'Epinay, lai pavadītu 14 dienas Venēcijā. Pirms Albērs iekāpa savos ratos, viņš viesnīcas apkalpotājiem sniedza vizītkarti nodošanai grāfam Montekristo. Tik ļoti viņam rūpēja, lai grāfs tiešām nonāktu pie viņa. Uz kartes bija uzraksts Vikonts Albērs de Morcerfs. Jūnija 1. diena, 10:30 no rīta, Heldera ielā 27.